Labdien! Ir tieši pulksten 3. Mani sauc Regita Zeļa un sveicinu jūs visus pirmajā no 4 webināriem, kā sociālajie uzņēmumi var palīdzēt pašvaldībām. Šajā rudenī kopā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju sadarbībā ar Britu padomi Latvijā aktualizējam tēmu, kā tad sociālajie uzņēmumi var palīdzēt pašvaldībām, bet kā pašvaldības var palīdzēt sociālajiem uzņēmumiem. Šajā pirmajā webinārā esmu ļoti priecīga, ka man ir pievienojušās 3 tiešām uzņēmīgas, aktīvas sociālās uzņēmējas, kura katra tad dalīsies ar savu pieredzi, kā tad ir bijis līdz šim sadarbībā ar pašvaldību, un kas tad ir viņu piedāvājums pašvaldībām, un kāpēc pašvaldībām būtu vērtīgi sadarboties ar sociālajiem uzņēmējiem. Šis webinārs būs 3 stāstījumi no katras no sociālajām uzņēmējām, kur dalīsies gan Elīna Ingelande, kas pārstāv LearnIT, gan Ivanda Titova, kas pārstāv mājas aprūpi, un arī Ieva Ūbele, kas pārstāv Rudskas mākslas un izglītības centru. Visa webināra laikā aicinu jūs būt ar izslēgtiem mikrofoniem un kamerām, šoreiz vairāk klausīsimies. Tomēr aicinu aktīvi izmantot čata opciju un čatā visa webināra laikā uzdot sev interesējošos jautājumus. Tad droši vien ir laiks sākt, un Elīna, aicinu tevi pastāstīt, kā tad sociālajie uzņēmumi, konkrēti LearnIT, var palīdzēt pašvaldībām un kāda ir bijusi jūsu līdzšinējā sadarbībā ar pašvaldībām. Elīna, dod vārdu tev, un savukārt klausītāji, kā jau minēju, aicinu jūs jautājumus uzdot čatā. Liels paldies, Regita, par šo uzaicinājumu piedalīties šajā webinārā. Es domāju, ka mums ir pietiekoši ilga pieredze sadarbībā ar pašvaldībām, un es pati redzu, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs un nozīmīgs veids mums, kā sniegt mūsu pakalpojumu un kā sasniegt lielāku sociālo ietekmi mūsu darbības jomā. Un tāpat es redzu, ka pašvaldības novērtē to, ko darām mēs. Tā kā es ceru, ka arī jums šodien radīsies kādas jaunas idejas par to, kā sociālais uzņēmums varētu sadarboties ar pašvaldību. Kā Regita minēja, mani sauc Elīna Ingelande, un es esmu sociālā uzņēmuma LearnIT dibinātāja un vadītāja. Mēs šajā sociālajā uzņēmumā vēlamies panākt to, ka katram bērnam Latvijā ir iespēja apgūt programmēšanas pamatus, lai šie jaunieši, šī mūsu jaunā paudze kļūtu par savu tehnoloģiju radītājiem un savas digitālās pasaules veidotājiem. Jo tas, ko mēs redzam, ka, diemžēl, šobrīd bērni un jaunieši lielākoties izmanto tehnoloģijas tikai, lai spēlētu datorspēles, skatītos YouTube video vai arī čatot ar saviem draugiem. Mēs vēlamies parādīt, ka visā šajā digitālajā pasaulē ir pilnīgi jauna dimensija, kas ir savu programmu veidošana un savas šīs digitālo ideju attīstīšana. Un parādīt to, ka programmēšana ir tāds jauns rīks, kā attīstīt sevi radoši. Mēs esam sociālais uzņēmums oficiāli ieguvuši šo statusu sākot ar pagājušā gada janvāri, īstenībā šī gada janvāri, bet kā uzņēmums darbojamies jau 7 gadus, septembrī uzsākām savu 7. mācību gadu. Lai sasniegtu šo mērķi un palīdzētu katram bērnam iepazīt programmēšanas pamatus, mēs esam izveidojuši programmēšanas skolu un lielākoties fokusējamies uz to, ka piedāvājam mācību programmas, kas ilgst 1 mācību gada garumā bērniem. Un tad šīs programmas secīgi bērni var apgūt sākot no pašiem programmēšanas pamatiem, līdz pat ejot augstāk un līdz 9. klasē viņi spēja veidot jau komplicētākas sarežģītas programmas, spēles, mājaslapas, mobilās lietotnes un tā tālāk. Svarīgi, neskatoties to, ka lielākais mūsu enerģija un darbs aiziet šajā programmēšanas nodarbību ilgtermiņa vadīšanā, jo tieši tur mēs redzam šo lielāko ietekmi. Iespējams, kāds no jums par mums ir dzirdējis par citiem projektiem, kuros mēs popularizējam šo programmēšanu. Un īsumā vēlos pastāstīt par pāris lietām, kuras mēs esam paveikuši, un iespējams arī noderēs jums
noderēs jums kādreiz, jo daži no šīm iespējām joprojām ir pieejams. Kā minēju, mēs ļoti vēlamies sasniegt to, ka katram bērnam Latvijā ir iespēja mācīties programmēšanu, tajā skaitā liekot uzsvaru arī uz meitenēm. Pirms kādu laiku kopā ar TL2 Shared Service Center mēs izveidojām šīs 100 stipendijas meitenēm, kurās mēs braukājām pa Latviju un mācījām meitenes programmēt visā Latvijā. Kā cits piemērs ir šis Latvijā pirmais hackathons bērniem, kurā bērni grupās, komandās radīja ārkārtīgi daudz dažādus risinājumus, radošas pieejas tam, kā izmantot tehnoloģijas, lai risinātu kādas savas ikdienas problēmas. Ārkārtīgi daudz radoši interesanti projekti, par kuriem es droši vien pastāstīšu citreiz. Šī ir iespēja, kuru mēs dāvinājām Latvijas 100-gades stundā. Aicinu arī šobrīd, tuvojoties valsts svētkiem, visām skolām izmantot iespēju apgūt programmēšanu kopā un reizē uzzināt par Latvijas vēsturi, par Latvijas slavenākajiem cilvēkiem, par Latvijas skaistākajiem dabas objektiem. Šī programmēšanas spēle, kur arī mēs piesaistot sponsorus, esam izveidojuši, un tā ir pieejama joprojām mūsu mājaslapā. Visbeidzot, šeit ir liels pasākums, kurš arī piesaistot sponsors bez maksas, tika izveidots video klips Double Face ielas dziesmai, parādot, ka programmēšana ir iespējams apvienot ar mākslu, ar animāciju, ar mūziku un radīt šādu unikālu video klipu, kas ir pieejams šobrīd YouTube. Un droši vien viens no tādiem lielākajiem projektiem, kas šīs mūsu pandēmijas laikā mums ir izdevies, ir iespēja mācīt bērnus Tava klase LV. Mana kolēģe Linda mācīja programmēšanu mazākajiem bērniem, savukārt mūsu skolotāja Agnes jau lielākiem bērniem 6. 7. klasē un uz augšu. Šis programma, šis mūsu programmēšanas priekšmets 4. 5. klasē kļuva par pašu populārāko priekšmetu, kurš tiek skatīts online visvairāk, un arī šie video šobrīd ir pieejami visiem bērniem Tava klase LV, tā kā es droši aicinu visus bērnus un vecākus apskatīties, kas tur ir pieejams, lai bērni varētu apgūt programmēšanu arī turpmāk. Šī ir ļoti interesanta pieredze, kas arī ir cieši saistīta ar pašvaldībām un skolām, jo šajā pasākumā, kuru es vadīju pirms pāris nedēļām, attālinātā programmēšanas nodarbībā, man reizē pieslēdzās 30 klases no visas Latvijas, no visdažādākajiem pilsētām un ciemiem, lai reizē programmētu. Un vairāk kā 300 bērni reizē manā vadībā programmēja. Līdz ar to man šķiet, ka šādas tiešām ir unikāla iespēja šobrīd šo mūsu sociālo mērķi, kurā mēs gribam mācīt aizvien vairāk bērniem programmēt, tiešām šī pandēmija savā ziņā ir atvieglojusi. Un neskatoties uz šiem visiem dažādiem īsajiem projektiem, kā es minēju, mūsu lielākais uzsvars tomēr ir tajā, ka mēs ticam, ka ir jāsniedz pēc iespējas lielāka šī ietekme, mācot tādus lielākus, padziļinātākus programmēšanas kursus. Un šeit ir ļoti nozīmīga šī sadarbība ar pašvaldībām. Tā vietā, lai apmācītu skolēnus, mēs redzam, ka lielāka ietekme ir apmācot pedagogus. Un mēs tātad ņemot vērā, ka šobrīd arī vispārējā izglītības saturā ir jauns priekšmets datorika, kurā daļa no satura ir arī programmēšana. Mēs redzam, ka šobrīd ārkārtīgi daudz skolotāju ir apjukuši, ko tad mācīt šajā datorikas apmācību programmā. Un sadarbība ar Valsts izglītības satura centru vasarā mēs vairāk kā 80 pedagogus jau apmācījām. Šobrīd piedāvājam arī pašvaldībām saviem pedagogiem piedāvāt šo kursu gan par kopējo datorikas mācību programmu, gan par šīm dažādām programmēšanas valodām, kuras jau no šī mācību gada ir kā obligāts priekšmets mūsu mācības standartā.
Kā otra lieta, ko mēs redzam, ka nevienmēr ar šīm apmācībām pietiek, jo skolotājiem pietrūkst tāds konkrēti uzdevumi vai konkrēts mācības saturs. Tāpēc mēs esam gatavi, un to arī šobrīd daram, dalāmies ar pašvaldībām, ar saviem izstrādātajiem mācību saturiem un mācību plāniem šajās programmēšanas nodarbībām skolāniem no 1. līdz 9. klasei. Un pašvaldības šo līdzfinansējumu atrod dažādos veidos. Mums ir gan caur Eiropas Savienības projektiem, kā piemēram atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai, gan arī šis karjeras projekts, kas bija ārkārtīgi populārs pašvaldībās, gan arī, protams, daudz pašvaldības uzskata šo kā savu prioritāti un finansē šo saturu īstenošanu no savu pašvaldības budžeta. Runājot ar pedagogiem un pašvaldībām, ar kurām mēs sadarbojamies, šīs ir tās pašvaldības, ar kurām mēs strādājām pagājušajā gadā, tieši tādu lielāku projektu ietvaros, mazākos projektos esam apbraukājuši visu Latviju gandrīz. Tad tas, ko novērtē šīs pašvaldības, ir tas, ka mēs spējam piedāvāt ļoti praktisku un ātru rezultātu, kā nodrošināt, ka programmēšana un jēgpilna tehnoloģija izmantošana tiek īstenota ļoti īsā laikā. Tātad mēs nodrošinām gan atbalstu pedagogam, gan arī šo mācību saturu. Bieži vien šajās mūsu sadarbības partneri ir tieši mazās pašvaldības, kurās šo pedagogu skaits ir salīdzinoši ierobežots. Un šim skolotājiem ir grūtības uzsākt mācīt programmēšanu, lai gan pašvaldības saprot, ka tas ir ļoti vērtīgas zināšanas. Un, protams, ka katra pašvaldība iegūs, ja viņas reģionā ir zinoši skolēni tehnoloģijās, kur izaugs un būs šo tehnoloģiju radītāji. Un tieši tāpēc ar šīm mazajām pašvaldībām mēs sadarbojamies 2, 3, dažām pat 4 gadus, lai nodrošinātu šo iespēju bērniem apgūt programmēšanu un nodrošināt veiksmīgu izglītību jēgpilnu šajās mazākajās pašvaldībās. Mani sauc Elīna, šie ir mani kontakti. Ja jums ir interesi par to, kā mēs varam palīdzēt iespējams jūsu pašvaldībai vai jūsu bērnam apgūt programmēšanu vai jēgpilnu tehnoloģiju lietošanu, droši rakstiet man, es priecāšos jums palīdzēt, lai mēs varētu šīs zināšanas par programmēšanu nest tālāk uz katru Latvijas nostūri. Paldies liels! Elīna, lieliski, liels tev paldies par ieskatu tajā, ko jūs ar LearnIT darat. Un īstenībā tavs pats pēdējais komentārs par to, ka katram bērnam jau īstenībā ir šīs iespējas attīstīties. Un par to īstenībā arī ātrais jautājums no čata, lai gan teicu, ka jautājumi būs pašās beigās, bet jautājums tieši par to ir no Jutas. Vai piedāvājat programmēšanu tikai klasēm un skolām vai arī individuāli? Un ja jā, tad kur to var darīt? Dēlam 8 gadi. Jā, šobrīd mēs mācām gan klasēm, gan skolām vairāk sadarbībā ar pašvaldībām, bet jebkurš bērns var pieteikties mācīties pie mums individuāli, jo Rīgā lielākoties un šobrīd arī vairāk online mēs mācām arī bērnus grupās paši, jo viss saturs, ko mēs piedāvājam pašvaldībām, tas ir tas saturs, ko mēs esam izstrādājuši un pārbaudījuši 7 gadus savās nodarbībās. Tā kā droši vien arī interesi par tādiem individuāliem gadījumiem aicinātu vai uzrakstīt man vai paskatīties mūsu mājaslapā, kurā ir šis piedāvājums tieši katram individuālam bērnam. Lieliski. Ir vēl citi jautājumi, bet tomēr tagad došu vārdu Ivandai, kas pastāstīs vairāk par sociālo pakalpojumu jomu. Jo šodien mums ir tādi 3 lieliski stāsti. Pirmais, ko mēs dzirdējām, jau bija tieši par izglītību un sociālo ietekmi izglītībā. Tad nākamais stāsts būs tieši par sociālo aprūpi, un Ivanda, dodu jau vārdu arī tev, tu droši vari arī sākt dalīties ar savu ekrānu, lai arī redzam tavu prezentāciju, un uzzināsim arī, ko tad sociālais uzņēmums mājas aprūpe var piedāvāt pašvaldībām, un kāda ir bijusi līdzšinējā sadarbība. Ivanda, dodu vārdu. Jā. Var redzēt manu prezentāciju jau? Jā, redzam tavu prezentāciju. Kaut kas man...
Tā. Tātad no sākuma gribēju teikt paldies mūsu asociācijai, ka jūs par mums tā gādājat un esat sarūpējuši mums šo iespēju, ka mēs katra varam prezentēt savu uzņēmumu. Mūsu laikos tā tiešām ir liela vērtība, tā maksā lielu naudu. Un tāpēc tiešām paldies par šo iespēju. Un gribēju pateikties arī tiem klātesošajiem visiem, kas ir pieslēgušies, lai ko jūs arī tagad darīt, lai kur jūs arī tagad atrastos. Es tiešām tā augstu novērtēju un ceru, ka manas uzstāšanās laikā jūs arī neatslēgsieties. Lūk, tātad, kā jau Regita teica, mani sauc Ivanda, un es esmu Sijā mājas aprūpe valdes locekle. Pēc savas izglītības un dziļākās būtības es esmu mediķis, un tas palīdzošais gēns laikam manī vienmēr ņem virsroku, un tad, kad pirms 20 gadiem es dibināju savu uzņēmumu, tad tik tiešām tas mērķis vai tā ideja, ko es izvirzīju, bija, tas bija mans mērķis. Es gribēju palīdzēt cilvēkiem. Un atslēgas vārds ir, ka es gribēju palīdzēt cilvēkiem mājās. Vairāk visiem cilvēkiem, protams, palīdzēt nav iespējams, tāpēc tā auditorija, uz kuru mēs fokusējamies arī tagad savā darbā, tie, protams, ir cilvēki, kuri kaut kādu iemeslu pēc paši par sevi nevar parūpēties. Un visbiežāk tie ir veci cilvēki, tie ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, citiem nepatīk, ka tā sauc, teiksim, tad invalīdi, vai varbūt tie ir cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem, bet vienmēr sakot, varbūt tie ir radinieki, kuri savukārt nevar palīdzēt saviem cilvēkiem. Bet atslēgas vārds, kā es jau teicu, ir ietverts arī mūsu uzņēmuma nosaukumā, un tās ir mājas. Varbūt jūs zinat, ir tāds ciematiņš Litene, viņš atrodas Gulbenes rajonā, viņš ir ļoti neliels, man tur ir lauki, un es jau, kad biju maza meitene, mēs uz turieni braucām, un zīmīgi tam ciematiņam ir tas, ka tur ir sociālās aprūpes centrs, vai kā toreiz teica, pansionāts. Tad pansionātā uzturējās daudz vecu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem, bet mums interesēja tas, ka tur bija maziņš kioskiņš, kurā varēja nopirkt saldējumu. Mēs braucām uz turien pēc saldējuma, stāvējām garā rindā, un tā pievienotā vērtība visam tam saldējumam bija tas, ka cilvēki, kas stāvēja kopā ar mums, viņi ļoti alka mūsu sabiedrības. Viņi mūs izprašņāja par to, no kurām mājām mēs nākam, kas notiek ārpasaulē. Viņi stāstīja mums par savu dzīvi. Bet tas, ko es esmu paņēmusi no tām atmiņām, kā nepatīkamo, ir tas, ka šiem cilvēkiem bija ļoti nepatīkams aromāts. Ka šie vecie cilvēki bija apģērbti ļoti jocīgās drēbēs, ka kurpes viņiem bija par lielu vai par mazu vai nomītas. Un tā kā man pašai bija mīļa omama un mīļa mana babuška, tad man par to bija ļoti bēdīgi. Man likās tik jocīgi, ka cilvēks ir nodzīvojis šādu vai šitādu, katrs savu garo mūžu, un tā mūža beigās viņš saņem tādu tā kā sodu. Patiesībā viņš jau neko nav izdarījis, viņš vienkārši noveco, un galvenais, ka noveco pilnīgi visi šī pasaulē, bet cilvēks novecojot, viņš, protams, daudz ko zaudē. Viņš pakāpeniski zaudē, pirmkārt, droši vien darbu, viņš zaudē savus radiniekus, viņš zaudē draugus, viņš zaudē savus dzīves biedrus, zaudē iespējams arī hobijus, viņš zaudē. Galbeigās viņš zaudē arī atmiņu. Ir dažas slimības, pie kurām atmiņa pazūd diezgan ātri. Bet tas, kas viņam patiesībā varētu piederēt, tās ir viņa mājas. Šim cilvēkam, kurš vairs īsti neatbild ne par ko, man liekas, būtu tikai godīgi, ja pat būtu vismaz kāda vieta, kur viņš varētu justies saimnieks un par kur viņš varētu atbildēt. Viņš varbūt vairs neatbild par savu vēdera izeju. Viņš varbūt nevar vairs atbildēt par saviem ēšanas paradumiem, jo to ietekmē kaut kāda slimība. Bet, man liekas, nevaram mēs viņam atņemt visu. Tas nav godīgi. Un tāpēc man likās ļoti svarīgi, ja mēs varam pēc iespējas ilgāk parūpēties par šiem cilvēkiem, lai
atstātu viņam to piederības sajūtu, kad viņš tomēr ir cilvēks, ka viņam ir kaut kāda noteikšana par kaut kādiem procesiem, vismaz par tiem, kas attiecās uz viņu. Un tas, ko es jums tagad stāstu, šitas te ir problēma, man liekas, nav neviens Latvijas nostūrs, kurā šī problēma nebūtu pazīstama. Mēs visi par to esam daudz dzirdējuši, un droši vien varbūt kāds no jums arī ir bijis šādā situācijā, ka tāda palīdzība kādam ir nepieciešama. Lūk, un ar ko tad mēs sākām? Tātad pirms 20 gadiem mēs sākām ar to, ka mēs, protams, nodarbojāmies vairāk ar privāto sektoru. Sākums bija tāds, kad es pati gāju pie klientiem, es sēdēju dežūrās, mazgāju dupšus, baroju, špricēju, liku sistēmas un dažādas tādas lietas. Tad mums bija vairāk arī vēl medicīniskie pakalpojumi. Tādā veidā mēs pamazām vācām šos klientus, bet tad laikam tas nākošais, kas notika, tas ir tas saucamais veiksmes stāsts. Par cik mēs atrodamies Rīgā, tad Rīgas pašvaldība uz to brīdi arī sniedza pakalpojumu, šādu veidu pakalpojumu saviem iedzīvotājiem. Viņiem bija daudz darbinieki, aprūpētāji, kas pie viņiem strādāja, bet Rīga bija izdomājusi, ka viņi šo pakalpojumu vairs paši negrib sniegt, ka tas ir pietiekami sarežģīti, lai to krātos paši, un viņi bija izdomājuši, ka viņi šo pakalpojumu pirks. Tātad viņi vienkārši izsludināja konkursu, un konkursā varēja pieteikties vairāki pretendenti. Konkurs tika izsludināts sociālā dienesta vajadzībām, un viņi sameklēja mūs, uzrunāja mūs un aicināja, vai mēs negribam šī konkursā piedalīties. Mēs, protams, bijām ļoti pagodināti un pateicīgi. Mēs šajā konkursā piedalījāmies, un tā jau 11 gadus mēs strādājam ar Rīgu, ar Labklājības departamentu, un konkrētāk arī ar vairākiem sociālajiem dienestiem, kas atrodas Rīgā. No uzņēmuma, kurā es biju viena pati un mana grāmatvede, mēs esam izauguši pa šiem gadiem līdz uzņēmumam ar 160 darbiniekiem. Mums ir vairāk kā 500 klienti, apmēram 30 un vairāk tūkstoši stundu mēnesī. Tas ir tas, ko mēs spējam nodrošināt saviem klientiem. Sākām mēs ar vienu pakalpojumu, kad mēs ienācām Rīgā. Tas bija pakalpojums, ko no mums Rīga prasīja, ko viņi pirka, un tā bija aprūpe mājās. Aprūpe mājās, kā jūs zinat, viņi dalās. Ir medicīniskā aprūpe un ir sociālā aprūpe. Mēs atbildam par to daļu, kas ir sociālā aprūpe mājās. Tātad tās ir visas tās lietas, kas ir saistītas ar palīdzību cilvēkam. Tā var būt ar personīgo higiēnu, ar apģērbšanos, ar nomazgāšanu. Tie var būt starpnieka pakalpojumi, kad mēs kārtojam dažādus jautājumus dažādās iestādēs, vai pavadam viņu uz slimnīcu, vai atpakaļ, vai vēl viņu uzdevumā veicam dažādas lietas. Protams, ka tā ir ēst gatavošana, mājas uzkopšana, un atkarībā no tā, kādā stāvoklī tas cilvēks atrodas. Jo viņš labāk jūtās, tad mēs tikai atnesam viņam šo ēdienu, ja viņš jūtās tik nevarīgs, ka pat nevar pats paēst, tad, protams, ka mēs viņu arī barojam. Tātad viss ir atkarīgs no tā, kādā stāvoklī šis cilvēks. Bet pēc iespējas vairāk, cenšoties pēc iespējas ilgāk saglabāt šī cilvēka neatkarību. Jaunums. Tātad te vairāk es gribētu parunāt par sadarbību ar pašvaldību. Kāpēc man liekas, ka tas ir labi, ka pašvaldība šo pakalpojumu pērk? Tāpēc, ka, piemēram, mūsu gadījumā mēs arī esam sociāls uzņēmums, mēs ielicām tādā pirmajā vilcienā, oficiāli vēl neesam, bet katrā ziņā mēs piedalījāmies un dabūjām arī Altuma projektu. Mums viņš jau veiksmīgi beidzies, un šī projekta ietvaros mēs varējām izmēģināt jaunās tehnoloģijas. Un mums ir tāds pakalpojums kā video vizīte. Tas ir jaunums Latvijā. Mēs šo ideju pārguvām vai aizņēmāmies no saviem partneriem Somijā. Mums likās, ka tas arī mums varētu noderēt, un mēs šo pakalpojumu mēģinājām ieviest Latvijā. Es teiktu, ka mūsu sadarbība ar Rīgas domu laikam ir ļoti laba, jo mēs gājām uz Rīgas domi, gājām uz Labklājības departamentu,
mums ir labas attiecības ar sociālo lietu pārvaldi. Mēs zinām, kādas ir viņu vajadzības, viņi saprot mūsu vajadzības, un mēs teicām, lūk, ir šī tāda forša lieta. Ja jūs gribat varat aizbraukt uz Somiju, paskatīties, kā viņi ar to dara, mēs jums varam parādīt, ja jūs negribat paši braukt, varam jūs ar šiem cilvēkiem savest kopā. Mēs sākām pilotēt šo projektu, jo mums bija, kā es teicu, projekts, un mēs varējām to atļauties darīt. Mēs to darījām sākumā bez atlīdzības. Un tad pakāpeniski mēs sadarbojamies ar domu, palīdzējām viņiem attiecīgi ieviest visas likumdošanai, attiecīgi ieviest visas normatīvas, kas ir vajadzīgi, lai šo pakalpojumu, tā sacīt, jāsaka, varētu legalizēt un apmaksāt. Pagaidām viņš vēl joprojām ir tā kā pilota stadijā, bet Rīgā ir 2 uzņēmumi, kas nodarbojās tieši ar šo attālināto aprūpi. Neiedziļināšos vairāk tanī, bet 2 vārdos, tātad mēs varam sazināties ar klientu attālināti, tātad izmantojot planšeti. Kāpēc tieši veciem cilvēkiem un cilvēkiem varbūt ar garīgu raksturu traucējumiem? Tāpēc, kad tā tehnoloģija paredz to, ka tas nav Skype vai kāda cita šī programma, pie kuras mēs esam visi pieraduši. Tas ir speciāli paredzēts veciem cilvēkiem, jo, lai sāktu sarunu, šim cilvēkam nav vispār jāpieskarās šai planšetei. Viņa nav ne jāieslēdz, ne jāizslēdz. Vienkārši noteiktā laikā parādās aprūpētājs un saruna var sākties. Tālāk mums ir dažādi, mēs gājām vēl uz priekšu un atkal savukārt tikāmies kādā citā reizē tikāmies ar Labklājības departamentu sociālo lietu pārvaldu un teicām, mēs esam tā kā mazliet uzaudzējuši muskuļus un liekas, ka mēs varētu darīt vēl ko. Varbūt, kad jums ir kaut kas aktuāls, ko jūs gribētu ieviest. Un tādā brīdī tieši sakrita mūsu vēlmes ar vajadzībām un viņi saka, jā, mums ir idejā, ka mēs varētu ieviest vēl kādu jaunu pakalpojumu. Mēs sākām kopīgi pie viņa strādāt, un tā rezultātā mums ir vēl viens jauns pakalpojums, kur mēs Rīgā realizējam, saucās aprūpētā dzīvesvieta. Atkal baigi neiedziļināšos tajā pakalpojumā, bet atšķirība no aprūpes mājās ir tāda, ka Rīgas doma saprata, ka ir vajadzība cilvēkiem, kuri tiešām ir vientuļi, kad tai aprūpē mājās ir kaut kāds limits. Ja tas cilvēks paliek tiešām tik ļoti nespējīgs, ka viņam ir vajadzīga vairāk arī uzraudzība un pieeja pansionātam nav tik ātra, tur, diemžēl, ir rindas vai par laimi grūti pateikt. Tāpēc mēs šo pansionātu pārnesam uz mājām. Mēs izmantojam diezgan daudz visādus tehniskos palīglīdzekļus, kā mēs aprīkojam šo cilvēka dzīvokli, lai viņš maksimāli tiktu uzraudzīts un, ja ir tāda vajadzība, pat 24/7. Tātad tur ietilps dažādi palīglīdzekļi, pārvietošanās, bārošanas, funkcionālās gultas, kameras, tās pašas video vizītes, ergoterapeiti un tā tālāk un tā joprojām. Ja, tātad sadarbībā, tas ir tas, ko es gribēju uzsvērt, ka tieši sadarbībā ar pašvaldību mēs kopējiem spēkiem nonācām pie vēl viena, man liekas, ļoti jauka pakalpojuma. Ļoti labi, man liekas, izdevīgi pašvaldībai ir tas, ka projektu rakstījām mēs, par projektu atbildību nesām mēs, līdzekļus piesaistījām mēs, tāpat tās arī, piemēram, šī aprūpētai dzīvesvietai. Ja? Mēs neesam ne biedrība, ne kāda cita nevalstiska organizācija, mēs nevaram saņemt ziedojumus, un tāpēc mēs šos palīglīdzekļus iepērkam, bet mēs projekta ietvaros arī to varējām izdarīt. Tā jau ir mūsu atbildība. Un man liekas, ka priekš pašvaldības tas ir ļoti izdevīgi, kad mēs to darbu izdaram un pašvaldība pēc tam vienkārši pērk to pakalpojumu vai tās vajadzības, kuras konkrētajai pašvaldībai tenī brīdī ir. Mēs esam arī bagāti ar transportu. Mums ir specializētais transports, kas ir speciāli certificēts, lai mēs varētu guļošus gan nē, bet cilvēkus ratiņkrēslā mēs varam pārvadāt. Bet gribēju vēl
atgriezties tātad, kāpēc man liekas, ka tas būtu, protams, aktuāls ne tikai, tas visiem ir skaidrs, ka tas ir aktuāls ne tikai Rīgai, un es zinu, ka ļoti daudz pašvaldības arī, protams, šos jautājumus daudzos dažādos veidos risina. Gribēju šeit pateikt vienu tādu lietu pavisam nesen, apmēram pirms kaut kādiem 2 mēnešiem, mēs gribējām kaut kā mārketinga ietvaros mazliet vairāk piesaistīt privātos klientus savam uzņēmumam, un tāpēc nolīgām vienu kompāniju, kas nodarbojās tieši ar klientu piesaistīšanu sociālajos tīklos. Un viņiem ir ļoti liels prasmes attiecībā uz Facebook un uz reklāmām. Un tas rezultāts, ko mēs dabūjām, bija tā, ka, respektīvi, Facebookā parādās informācija, vai cilvēku interesē jautājumi saistībā ar aprūpi, vai viņam ir persona, ko viņš aprūpē, vai viņš domā par šiem jautājumiem. Un ja cilvēks piekrīt un saka, ka jā, man tas interesē, tad mēs dabūnam viņu kontaktu informāciju un varam pēc tam veikt to saucamos augstos zvanus. Es gribēju padalīties ar jums ar rezultātu. Tātad šī informācija reklāma bija pa visu Latviju. Mēs dabūjām apmēram 5 līdz 6 pieteikumi dienā mums nāca. Mēs to darījām apmēram kādu mēnesi, 30 dienu laikā mēs dabūjām 110 pieteikumus no visas Latvijas. Mēs domājām, baigi forši, sākām zvanīt, man kolēģi sāka zvanīt. Sausais atlikums ir tāds, kad kolēģi nāca no šīm sarunām un teica, Ivanda, man vajadzēs terapiju, psihoterapeitu. Jo tas, ko viņa dzirdēja, protams, nevienu jūs nepārsteigs. Cilvēkiem tiešām ir ļoti aktuāla šī problēma. Tur zvanīja ļoti daudz cilvēku, kas rūpējās par saviem vecākiem, kas rūpējās par saviem vecvecākiem, sievas par vīriem, vīri par sievām, ģimenes par bērniem. Viņiem ir vajadzīga šī palīdzība. Viņi stāstīja daudzas dažādas pieredzes. Mēs, protams, mēģinājām viņiem vismaz informatīvi palīdzēt par to, kad meklēt pašvaldībā atbalstu, jo viņi, diemžēl, nebija, varbūt materiāli situēti tik ļoti, lai mēs varētu slēgt ar viņiem privātus pakalpojumus. Bet jāsaka gan, ka, piemēram, Rīgas pašvaldībā ir iespējams daļējs finansējums. Daļēji maksā pašvaldība par klientu un daļēji piemaksā pats klients. Un tad jau tomēr mēs kaut kur tiekam uz priekšu. Viņi stāstīja par to, ka ir pašvaldības, kur viņi ir vērsušies un viņiem vispār nekāda palīdzība nav piedāvāta. Ir pašvaldības, kur viņiem ir piedāvāts pabalsts, bet viņi saka, pabalsts nav risinājums. Es esmu piekususi, es gribu iziet, es gribu aiziet uz darbu, vai es gribu vienkārši atpūsties, vai arī ar to pabalstu es nevaru nolīgt nevienu palīgu sev. Vai arī viņi teica, ka viņiem varbūt piedāvā labākajā gadījumā ievietot šo radinieku kaut kādā institūcijā, uz ko atkal viņi nav ar mieru. Ar to es tikai gribēju teikt, ka tas, kas mums palika skaidrs, ka šī problēma ir visā Latvijā. Un tāpēc es domāju, ka jebkura pašvaldība, kura domā par saviem iedzīvotājiem, tas, ko es gribēju teikt, jums jāpadomā par to ir vēlreiz, jo ir pilnīgi skaidrs, ka šiem cilvēkiem šī palīdzība tik tiešām ir ļoti nepieciešama. Tātad, kāpēc man liekas, ka pašvaldībai būtu izdevīgi, ja viņi šo pakalpojumu, piemēram, pirktu no mums? Pirmām kārtām man liekas, ka mēs esam ļoti elastīgi, jo, lai mēs varētu pieņemt kādu lēmumu vai kaut ko mainīt savā uzņēmumā vai ieviest kādu jaunu pakalpojumu, mums nav vajadzīgi saskaņojumi garos koridoros ar valdēm vai vēl ar kaut ko citu. Mēs to varam izdarīt ļoti, ļoti ātri. Šeit atkal viens piemērs ar Rīgu un piemēram, ar Covidu. Sākās Covids, mēs aprūpējam klientus, mums parādās slimnieks ar Covidu un ar mums sazinās
cilvēki, kas atbild par šo jautājumu, epidemiologi, un sākās ļoti intensīvs darbs. Un izolēt pārējos slimniekus, nesaslimdināt pārējos aprūpētājus, jo tas ir tāds švirkts un aiziet uz visām pusēm. Mēs varam noreaģēt ļoti ātri. Mēs ātri šo lietu sakārtojam un dodamies uzreiz atkal uz Labklājības departamentu sociālo lietu pārvaldu un sakam, situācija ir tāda un tāda, mūsu priekšlikums, gatavojoties un saprotot, ka tas tik ātri nebeigsies, ka mums vajadzētu rīkoties šādi. Mēs esam uztaisījuši tādu tā kā ārkārtas brigādi Rīgā, kas atsevišķi tātad nodarbojās ar tiem slimniekiem, ar tiem klientiem, kuriem, piemēram, ir Covid saslimšana, lai maksimāli pasargātu visus pārējos. Mēs pateicām viņiem priekšā, kāds varētu būt tas izcenojums, mēs pateicām priekšā, kas ir tie atslēgas vārdi, kas būtu jāieliek šajos normatīvajos dokumentos. Tātad mēs ar viņiem kopā sadarbojamies. Tā iniciatīva nāk no mums abām pusēm. Ja? Tātad man liekas, ka tas tiešām ir ļoti, ļoti izdevīgi jums. Jūs pa to laiku varat darīt kaut ko citu. Tā kā mūsu pašvaldība tagad droši vien, kad jūs esat varbūt lasījuši sociālajos tīklos, ja, ir tātad uzbrukums sociālajiem darbiniekiem un viņiem ir ar ko nodarboties, bet mēs mierīgi aprūpējam viņu klientus. Otra lieta, kāpēc man liekas, kad pašvaldībām vajadzētu, es ieteiktu sadarboties ar mums, ir tas, ka mums patiešām ļoti rūp mūsu klients. Mums patiešām, jo tā ideja dibināt šo uzņēmumu pirms 20 gadiem, un tas mērķis nav nekur zudis. Es jums gribēju teikt, kad atceros vienu rītu, vēl pavisam nesen, no rīta, kad es ienāku ofisā un dzirdu savu izpildu direktori, nevis aprūpētāju, bet izpildu direktori runājam pa telefonu, viņi saka tādus vārdus, Jāni, tu taču man teici, viņi saka, tu taču man solīji, ka sestdien, svētdien jau būsi nomiris. Un tad brīdī es apstulbusi, skatos uz viņu un nesaprotu. Un viņi saka, nu labi, kakao grib, es tev aizvedīšu, Jāna, kakao. Tas ir viens privāts klients, kuram ir vēzis pēdējā stadijā un kuru mēs saņēmām kā klientu tiešām ļoti, ļoti tādos bēdīgos apstākļos varbūt. Un tas, ko es gribēju teikt, kad tādā vizītē pie viņa pirmo reizi bija aizbraukus mani izpildu direktoru, un viņš viņu izvēlējās kā uzticības personu. Un viņš viņai zvana, un uzņēmumā mums nav nekādas problēmas. Ja mēs saprotam, ka mēs tādā veidā varam tam cilvēkam palīdzēt, tad man izpildu direktori kāp mašīnā, pērk kakao un brauc pie Jāņa, jo mēs tiešām par viņiem rūpējamies. Otra lielākā problēma, kas man liekas, ko mēs atvieglotu pašvaldībai, tas ir darba spēks. Nevienam nav noslēpums, kad ar to ir lielas problēmas. Ja jūs paši rekrutējat šos darbiniekus, tad jums pašiem ar viņiem arī šie jautājumi jārisina. Ja jūs šo deleģējat mums, tad tas jau ir mūsu rumpals, kur mēs viņus sameklējam. Protams, ka tie droši vien, kad ir tie cilvēki, kas dzīvo jūsu pašvaldībās, kā mēs ar viņiem sadarbojamies, kā mēs viņus izglītojam, jo viņi arī ir jāizglīto pēc ministra kabineta noteikumiem, lai viņi varētu strādāt šo darbu. Tātad, kā mēs viņus prēmējam, kā mēs viņus atalgojam, kā mēs viņus apģērbjam, kā mēs viņus izklaidējam. Tas viss jau būs mūsu atbildība, nevis jūsējā. Man liekas, ka tas ir ļoti izdevīgi. Tad tas, ka mums ir pieredze, mums ir 20 gadu pieredze šajos jautājumos, un ja ir pašvaldības, kur tiešām varbūt tās vēl šis pakalpojums netiek realizēts, mēs daudz ko varam pateikt priekšā. Mēs zinām, kādi ir tie normatīvi, mēs zinām to virtuvi, zinām, ko vajadzētu, ko nevajadzētu, zinām, kāda dokumentācija būtu vērtīga, kāda nebūtu, kādas programmas jāizmanto, kādas nav, un kā visefektīvāk to būtu organizēt jūsu pašvaldībā, protams, ņemot vērā katras pašvaldības vajadzības. Un tas, ka, ja ir kādi inovatīvi risinājumi, tad mēs jums viņus atradīsim. Mēs meklēsim šos inovatīvos risinājumus, jo, ja ir aprūpes jautājumi, tad profesionāli šajos jautājumos esam mēs.
Mēs centīsimies viņus atrast, jo mēs neesam vienīgie, mums ir konkurenti, un tāpēc, protams, mēs vienmēr gribēsim būt ātrāk, augstāk, tālāk. Mēs zinām, ka ir, protams, pašvaldības, kurām jau ir šis pakalpojums, un ir arī pašvaldības, kuras pērk šo pakalpojumu, tad varbūt ir vērts padomāt par veselīgo konkurenci, jo, piemēram, Rīgā mēs esam 5 pakalpojumu sniedzēji uz vienu šo pakalpojumu, un veselīga konkurence, tas, man liekas, arī ir tikai ļoti labi. Klients, man liekas, un pašvaldība tikai vinnē. Un pašās beigās es gribēju jums teikt, ka tas, kas man liekas vēl ir ļoti labi, lielākoties tas klients parasti vienmēr vismaz sākumā noteikti ir dusmīgs un ar daudz ko neapmierināts. Ja jūs šo funkciju deleģēsiet mums, tad jūs šo klientu vairs neredzēsiet. Mēs būsim buferzona, mēs viņu redzēsim. Ja tomēr kāds zvans nonāks līdz jums, tad jūs, ja būsiet saistījušies ar mums, jūs vienmēr varēsiet norādīt, ka viņi vainīgi, mēs neko nezinām. Un ticiet mums, mēs lidīsim no ādas ārā, lai tiešām tie klienti būtu apmierināti, jo mēs gribam savu labu slavu, mēs gribam arī citus līgumus, un mēs gribam, lai jūs turpinātu ar mums šo sadarbību. Un jūs redzēsiet tikai šādus klientus, ja sadarbosieties ar mums. Tāpēc, kad mēs jau neesam tāda neatkarīga kaut kāda institūcija, mēs ejam pie šiem klientiem pašvaldības vārdā. Ja mēs esam, piemēram, uz upes virtuve, kas pabaro cilvēkus vai kaut kādā citā veidā, ja mēs piesaistītu ziedojumus un tad dāvinātu viņiem, tad mēs prezentētu sevi kā tā biedrība vai tā organizācija, kas piegādā konkrēto labumu šim klientam. Bet mēs ejam pie šiem klientiem ar jūsu rokām. Jūs esat pašvaldība, kur par viņiem tādā veidā gādā. Un tāpēc viņiem ir jābūt pateicīgiem un apmierinātiem. Tā, es sapratu jau no iepriekšējās prezentācijas, ka esmu ar savu neuzņēmēju gēnu laikam pielaidu uz lielo kļūdu, un pēdējais slaids, kas būtu nepieciešams, kur parādās mani kontakti, telefona numurs un viss pārējais, to es esmu aizmirsus ielikt. Bet, ja jums ir interesanti, es tikai priecāšos, ka jūs meklēsiet mūs internetā, SIA mājas aprūpe LV, mums ir pieejami dažādākie kontakti. Es tiešām domāju, ka tā nebūtu problēma. Paldies par uzmanību. Jā, liels tev paldies, Ivanda, un aicinu arī tev čatā ierakstīt īstenībā savu kontaktu informāciju, jo tā noteikti arī citiem noderēs. Paldies par tavu stāstījumu par to, kā sociālajā jomā sociāli uzņēmumi var palīdzēt pašvaldībām. Nākamo kā runātāju aicinu Ievu Ūbeli, kas pārstāv Ruckas mākslas un izglītības centru. Ieva, aicinu tevi arī dalīties ar savu ekrānu. Un Ieva pastāstīs arī vairāk par to, kā tad sociālais uzņēmums Rucka ir darbojies CESīs, un arī varbūt sadarbojas ar CESu pašvaldību, un arī ko piedāvā arī citām pašvaldībām. Ieva, dodu vārdu tev. Regita, paldies. Un es varbūt sākumā īsti izstāstīšu par Rucku kā vietu, par to, kā radās Rucka, kā mēs esam sadarbojušies ar pašvaldību, un tas varbūt jūs kā pašvaldību cilvēks var iedvesmot sadarboties ar aktīviem cilvēkiem jūsu pašvaldībās, un tad mazliet otrajā daļā par to, ko mēs darām kā sociālais uzņēmums šogad. Rucka kā vieta pastāv kopš 2013. gada, un tā radās tādā veidā, ka mēs ar manu partneri meklējām vietu, kur varētu pārcelties ārā no Rīgas, un izvēle krita par labu CESim. Mēs meklējām vietu savai nelielai filmu studijai, un mūs vienkārši ieteica aiziet uz Ruckas muižu. Un mēs atbraucam uz CESim skaistā rudens dienā un atnākam uz to muižu, un viss ir ļoti skaisti, un ēka ir burvīga, un viņa ir parka vidū, bet ir skaidrs, ka tā māja mums ir daudz pa lielu.
Un, jo mēs, kā mēs teicām, mēs meklējam 100 kvadrātmetrus, bet nevis 800. Un tad mums Jānis Rozenbergs, tagadējais Cēsu mērs, toreiz viņš bija mēra vietnieks, viņš saka, bet varbūt jūs varat kaut ko izdomāt. Un tad mēs mazliet padomājām un sapratām, ka šeit var attīstīt mākslinieku rezidenču centru. Uzrakstījām pieteikumu pašvaldībai, uzrakstījām attīstības koncepciju. Un pašvaldība nodeva šo māju mūsu nevalstiskajai organizācijai ilgtermiņā lietošanā. Un tas iegūms, kas ir pašvaldībai, līdz tam tā ēka stāvēja tukša. Viņa 7 gadus vienkārši stāvēja bez pielietojuma, īsti nevarēja saprast, kur ņemt līdzekļus ēkas atjaunošanai, kāda tad tur būs tā funkcija, ko mēs tur darīsim. Un es domāju, ka šajā gadījumā ļoti veiksmīgi sakrita tā pašvaldības vajadzība kaut ko darīt ar ēku. Un no otras puses mūsu idejas, un tā mēs kopš tā 2013. gada esam to vidi attīstījuši. Mēs sākām ar to, ka pie mums notika dažādas vasaras skolas, kas galvenokārt bija aktīvi vasarā. Tad mēs 2016. gadā sākām uzņemt arī māksliniekus rezidentus, gan Latvijas māksliniekus, gan ārvalstu māksliniekus. Un tas savukārt, ko tas dod pašvaldībai? Uz Cēsīm brauc cilvēki, un viņi brauc uz vasaras skolām. Kāds varbūt atbrauc, iemīlās Cēsīs, pēc tam pārceļas tev uz dzīvi. To jūt, kad ir šie cilvēki, to jūt vietējās kafejnīcas, bāri, ir pilsētā ir dzīvība. Un pieņemsim arī kaut kādu mākslas vidi. Mēs vienkārši katru reizi, kad ir kāds mākslinieks, tad viņš kaut ko atstāja pilsētā. Vai nu tā ir lekcija mākslas skolā, tā ir lekcija, kaut kas tiek darīts kopā ar mūzikas vidusskolas jauniešiem, ir sienu gleznojumi, ir dažādas izstādes, un ir tāda, teiksim, kaut kāda kultūras bagāža, ko katrs šis mākslinieks atnes līdzi, un katrs tas notikums arī kaut ko atnes līdzi. Un līdz ar to es, teiksim, jūs kā pašvaldību cilvēks aicinātu nebaidīties, ja jums, piemēram, ir kāds objekts, ko jūs īsti nezināt, kādā veidā pacelt tikai ar pašvaldības resursiem, paskatieties apkārt, varbūt jums ir apkārt kādi aktīvi cilvēki, kāds sociālais uzņēmums, kas darbojas kultūras jomā, izglītības jomā, kam varbūt ir nepieciešams telpas un kas spētu šīs telpas piepildīt ar saturu. Un savukārt, kā mēs nonācām līdz sociālam uzņēmumam, kā jau minēju, viena no mūsu aktivitātēm ir, mēs organizējam vasaras skolas. Tā skaitā pie mums vairākus gadus notika Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vasaras skola, un vienā no šādām vasaras skolām Regita mums saka, bet jūs taču esat vistīrākais sociālais uzņēmums. Jums ir noteikti jāpiesakās uz statusu. Un tā mēs pagājušā gada vasarā nodibinājām sociālo uzņēmumu. Es tagad pāriešu pie prezentācijas otras daļas, ar ko nodarbojas sociālais uzņēmums. Mēģināšu padalīties ar savu ekrānu. Tā. Jā, tā tad ir sociālais uzņēmums Sijā Rudskas mākslas un izglītības centrs. Un tas, ar ko mēs nodarbojamies, ir divas galvenās lietas. Mēs esam tā kā pilna servisa vieta pasākumu norisei. Pie mums tāpat notiek vasaras skolas, un mēs arī piedāvājam telpas dažādiem izglītības pasākumiem, kultūras pasākumiem. Un būtībā tas, kas cilvēkiem patīk, Rudska ir neparasta vide, tā ir radoša vieta. Tie, kas te ir bijuši, saka, tas nav vienkārši viesunams, tā vienkārši ir ļoti radoša vieta. Un tai pašā laikā mēs varam piedāvāt ar nakšņošanu, mēs varam piedāvāt ēdināšanu, pie tam ēdināšanā, ko mūsu klienti novērtē, ka mēs varam gan veģetāru, gan vegānu, gan ar dažādām, teiksim, ļoti specifisku ēdienu piedāvāt. Un tā ir, teiksim, tā Rudska kā vieta, un savukārt tā tēma, ar ko mēs esam sākuši strādāt paši, piedāvājot tā kā risinājums un saturs, ir aprits ekonomika. Un šai virzienā mēs pagājušajā vasarā noorganizējām pirmo pasākumu Zero Waste, jeb bezatkrituma dzīvesveida vasaras skolu, kā izglītojošu pasākumu. Mums bija dalībnieki no dažādām Latvijas pašvaldībām, jauni cilvēki, kur pēc tam savās pašvaldībās jau tālāk stāsta par šīm idejām. Un, jā, varbūt tad aprits ekonomika jauns termins, bet, ja mēs tā ko tas nozīmē, tad aprits ekonomika, būtībā mēs šobrīd dzīvojam lineārā ekonomikā, kas nozīmē, ka mēs paņemam resursus, kaut ko saražojam, atkritumus izmetam. Un aprits ekonomika runā par to, kādā veidā mēs pēc iespējas šos nosītos atlikumus vai pārpalikumus vai atkritumus tomēr izmantojam otrreizēji, mēģinam viņus neradīt un kādā veidā kā viņi atgriežas kā resursi atpakaļ ekonomikā.
Un, jā, tad tas, ko mēs varam piedāvāt arī tā skaitā pašvaldībām, ir, pieņemsim, paskatīties uz tādām lietām kā atkritumu šķirošana, lietu otrreizēja izmantošana. Mēs paši esam klasisks piemērs, kā var iekārtot 800 kvadrātmetru lielu ēku, un mums pusi no mēbelēm ir lietotas, atjaunotas, un dažādi viņas kombinējot un padarot, mēs varam no padomu laika mēbeles uztaisīt dizaina objektu, un tas, teiksim, ir ļoti daudz kādā veidā, tad mēs tās lietas nemetam ārā, vai mēs viņas atjaunojam, vai mēs viņas pēc tam atdodam masturīgiem cilvēkiem, un tur pašvaldībām arī ir iespējas daudz ko darīt, un arī pašvaldībā tīri atkritumu apsaimniekošanā, ja mēs tā rūpīgi izvērtējam to, kas notiek ar atkritumiem, tad iespējams, ka ļoti daudz ko var sašķirot, kaut ko var neizmantot, var ietaupīt papīru pārējot uz elektroniskiem risinājumiem, kā jau to šis gads ir pierādījis. Un tās ir tās tēmas, ar kurām mēs strādājam, kur mēs varam piedāvāt risinājumus. Un tie mūsu klienti tad ir uzņēmumi, kas meklē risinājumus resursu ietaupījumiem, vai arī, teiksim, ja mēs runājam par Rucku kā vietu, tad netradicionāla vieta pasākumu norisē un ar ļoti personīgu attieksmi, jo mēs esam maza komanda un līdz ar to mēs ar katru klientu ļoti strādājam personīgi. Un, teiksim, ko mēs varam piedāvāt kā komanda, ir tas, ka mums ir ļoti dažādu jomu kolēģi komandā, gan mēs esam vadījuši dažādus starpdisciplinārus projektus, mums ir biznesa konsultācija pieredze pašvaldību darbā, kolēģi, kas strādājas komandu treniņiem, mums ir kolēģis, kurš ir ļoti labs uz komunikācijas veidošanu, mēs esam producējuši pasākums. Un tas nozīmē, ka mēs kā komanda varam uz jebkuru, teiksim, pašvaldības vai uzņēmumu vai katra mūsu klienta vajadzībām un vēlmēm pastīties ļoti tā holistiski un piedāvāt. Un tā kā mēs nākam no mākslas vidas, tad mēs varam piedāvāt arī netradicionālus risinājumus. Un noslēgumā, jā, mūsu pagalmā aug šāds skaists ozols, un mēs vienmēr visiem sakam, ka tas, ko mēs šobrīd daram aprits ekonomikas jomā, bet es domāju, ka tas attiecas arī uz sociālo uzņēmēju darbību kā ideju, ka tas, ko mēs daram sabiedrības labā, to varbūt tos augļus tam darbam neredz šodien, bet viņus redzēs tās paaudzes, kas nāks pēc mums, un mēs vienmēr sakam, ka tas ozols pieredzēs tos labos darbus, ko mēs izdarīsim šodien. Jā, un mūsu kontaktinformācija tiem, kas vēlās mūs atrast, kā tagad ir moderni teikt, sekojiet mums Facebookā un Instagramā. Tā kā tas ir tie saziņas kanāli, ko mēs izmantojam visvairāk, jo mūsu liela daļa auditorijas arī ir jauni cilvēki. Jā, tā kā paldies jums par uzmanību un paldies Regitai par uzaicinājumu. Lieliski, Ieva, liels tev paldies par īso, bet tomēr arī precīzo stāstījumu. Droši vien ir arī tas laiks, kad ir iespēja jums arī uzdot jautājumus visām lektorēm. Jā, es arī aicinātu jūs arī ieslēgt savas kameras, gan Nelīna, gan Ivanda, gan arī Ieva. Jā, bet klausītāji, kā jūs minējat, tad čatā šobrīd droši varat rakstīt savus jautājumus, kādi jums ir radušies pēc šiem 3 tiešām saturīgajiem stāstījumiem. Un jā, mums ir jau pāris jautājumi ienākuši. Elīna, viens no jautājumiem ir tev jau iepriekš, kas bija ienācis. Cik maksā vecāki jums par bērnu mācīšanu? Kādas tad ir izmaksas par jūsu pakalpojumu? Jā, tātad mūsu nodarbības maksā 12 eiro par vienu šo nodarbību, kura ilgs 90 minūtes. Un attiecīgi tad saskaitam, cik konkrētajā mēnesī ir šīs nodarbības un veicam apmaksu, abonēšanas maksu par mēnesi. Mēs priecājamies, ka pagājušajā gadā sadarbojoties ar pašvaldībām un daudziem šiem te dažādiem projektiem, 35% no visiem mūsu skolāniem pagājušajā mācību gadā mācījās bez maksas. Tā kā ir arī iespējas dažādas arī šobrīd, ir Rīgas Angļu ģimnāzija, ir Brocēnu pašvaldība, Valmierā tiek nodarbības īstenotas bez maksas pēc mūsu programmas, tā kā droši var paskatīties arī savā pašvaldībā, vai kaut kas līdzīgs jau eksistē. Un iespējams, ka jau tas arī ir, bet citādi, ja tas nav, tad var mācīties pie mums patiešo, un tad jā, atbilstoši par jau maksu. Lieliski. Jautājums ir no Evijas. Kāds ir sociālo uzņēmēju noslēpums, veidojot savu komandu? Jo komanda tomēr ir panākumu atslēga. Kā tad ir, meitenes?
Es domāju, ka komanda ir panākuma atslēga ne tikai sociālajiem uzņēmumam, tas ir jebkuram uzņēmumam, bet es domāju, ka sociālajā uzņēmumā droši vien ir tie cilvēki, kas nenāk, tas nav, ka viņš vienkārši nāk uz darbu. Viņš nāk tāpēc, ka viņam patīk ideja. Ja viņš nāktu tikai, lai saņemtu algu un strādātu no 8 līdz 5, tad tas nedarbojās. Tam cilvēkam ir jābūt, viņam ir jāpatīk tai idejai, viņam ir jādeg par to ideju, jo tikai tad tas darbojās. Visiem ir jāsņem atalgojums par savu darbu, jā, bet teiksim, šādā jomā strādājot, tur ir jādeg arī par ideju. Es domāju, ka bieži vien arī šie sociālo uzņēmumu vadītāji ir tie, kas paši ir nenormāli aizdevušies par savu ideju, un līdz ar to arī stāstot citiem par to, ko mēs darām. No mums nāk šī enerģija, un mums nāk tā vēlme, ka mēs gribam palīdzēt. Un es domāju, ka tas arī savā ziņā, tomēr mēs kā vadītāji nesam šo zīmolu, savu uzņēmumu zīmolu, un es domāju, ka tas arī savā ziņā palīdz. Bet es ļoti piekrītu Ievai, jo bieži vien arī darbinieki ir atraduši mūs, tieši dzirdot par to, ko mēs darām un ticot šai idejai un gribot nest kaut kādus pievienoto vērtību sociālo sabiedrībai. Tā kā es domāju, ka tas iet roku rokā un šī ideja ir ārkārtīgi svarīga. Jā, Ivanda, varbūt tev arī kāds komentārs ir par šo? Es pilnīgi pievienojos, jā, jo sevišķi mūsu darbu tur, man liekas, bez idejas vispār nav iespējams strādāt, lai kā arī gribētos. Tā, ka noteikti cilvēkam pašam ir jābūt ieinteresētam tādā jautājumā, un tikai tad viņš varētu būt pilntiesīgs komandas un vērtīgs komandas biedrs. Jā, lieliski. Mums ir jautājums no Madaras par tieši jūsu sadarbību ar pašvaldību. Sociālai uzņēmēji nereti saka, ka īsti nezina, kā tad tikt līdz tām pašvaldībām, līdz īstajam cilvēkam, ka var dabūt darījumu tikai tad, ja ir personīga pazīšanās. Kāda tad ir jūsu pieredze? Kā jūs atradāt īsto cilvēku pašvaldībā, ar ko runāt, un kurš pēc tam arī var lemt, vai pirkt vai nepirkt jūsu pakalpojumu? Un tāpat arī, cik ilgu laiku tas īsti aizņem? Vai viss notiek jau pēc pirmajās sarunas, vai tomēr paiet kaut kāds laiks, līdz tiekat līdz līgumam? Kāda ir jūsu pieredze šajā jautājumā? Droši vien no manas puses mēs ļoti skaidri zinām, ka, ja mēs strādājam ar izglītību un vēlamies veikt kaut kādas pārmaiņas pašvaldības izglītībā vai piedāvāt savu šo pakalpojumu, mēs uzreiz uzrunājam konkrētās pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāju. Un tas ir konkrētais cilvēks, ar kuru mēs uzsākam sarunu. Bieži vien, man jāsaka, mums tiešām arī iepazīstina, jo bieži vien ir kāds skolotājs, kurš jau pats, līdzīgi runājam jau par komandu, kāds skolotājs, kurš ir mūs dzirdējis, redzējis un grib sākt šo programmu īstenot savā pašvaldībā. Un patiesībā šis skolotājs ir tas, kurš iespējams mūs iepazīstina ar šo atbildīgo personu. Bet jāsaka, tiešām tas iepirkuma process ir ārkārtīgi daudz sarežģītāks un ilgāks, kā strādājot ar privātajiem klientiem. Un, šis process var ilgt pusgadu, līdz mēs noslēdzam šo līgumu, jo īstenībā ir jāņem vērā, ka pašvaldība sastāda savu budžetu nākamajam šim termiņam. Viņu sastādi ir atšķirīgi, bet, pieņemsim, tas ir tur pusgadu iepriekš sāk veidot, un tad mūsu uzdevums ir šajā īstenībā budžeta veidošanas procesā ielikt iekšā ar savu piedāvājumu. Un tad šis budžets tiek apstiprināts, un tikai tad, kad ir sācies jaunais gads, tad mēs varam šo programmu īstenot. Līdz ar to tas tiešām tā ir taisnība, ka šis process ir daudz ilgāks, bet mēs ar to rēķinamies un mēs to saprotam. Tā kā, tas ir droši vien tāds mīnus salīdzinot ar privātajiem klientiem, bet, protams, tā ietekme, ko mēs varam sasniegt, ir tā vērta. Es varbūt, Regita, varu nokomentēt nākamo jautājumu, ja vien Ivandai nav ko piebilst pie šī. Droši. Jautājums ir, es nezinu, vai visi redz tos jautājumus, vai man izlasīt. Tu vari nolasīt viņu, lai jā, jo jautājums ir, kāds ir uzņēmuma status, ekonomiskā puse, ar ko tas atšķiras no parastu uzņēmuma grāmatvedības, nodokļu un citā aspektā, ar ko atšķiras no sabiedriskā labuma biedrības. Es vienkārši varu nokomentēt, jo man ir pieredze gan ar vienu, gan otru, gan, kā saka, parastu SIA, gan sociālo uzņēmumu, gan nodibinājumu, vai tas pats, kas biedrībai. Ar ko tas atšķiras no parastu uzņēmumu grāmatvedības, ne ar ko.
SIA divkāršā ieraksta grāmatvedība, nodokļi, visi tādi paši. Vienīgais, kas ir atšķirība, ka peļņa netiek sadalīta īpašniekiem, kā tas būtu parasti SIA gadījumā, bet viņi tiek ieguldīti attīstībā. Un tur vēl ir arī kaut kādas specifiskas lietas par uzņēmumu ieņēmumu nodokli, bet kopumā, principā, grāmatvedība tāda pati, varbūt PVN maksātājs. Jā, un jūs sniedzat pakalpojumus kā jebkurš uzņēmums. Un savukārt biedrībai un sabiedriskā labuma statusam tur savukārt ir tāds nosacīti neformāls ierobežojums, cik var būt ieņēmumi no saimnieciskās darbības. Tā kā, jo principā, kā valsts ieņēmuma dienas uz to skatās, ja ir saimnieciskā darbība, tad tai būtu jābūt nevis biedrībai vai nodibinājumam, tam būtu jābūt uzņēmumam. Tad sociālais uzņēmums ir laba izeja, ja jūs vēlaties tiešām šo vairāk saimniecisko darbību, kam ir tāds sociāls mērķis, bet nav, jo, teiksim, ja tā ir biedrība, tad tas ir tikai ļoti, ļoti sociāli, vai, piemēram, jūs dzīvojat tikai no ziedojumiem vai tikai no projektiem, bet ļoti bieži arī projektiem ir tā problēma, ka vajadzīgs līdzfinansējums un tad kādā veidā. Bet tikko aiziet vairāk tajā saimnieciskās darbības virzienā, tad sociālais uzņēmums ir, man liekas, labāka izvēle. Es nezinu, Regita var papildināt no asociācijas puses. Jā, labs komentārs, Ieva, un es domāju, tu tā vispārīgi arī sniedzi pilnvērtīgi arī atbildi. Tas tiešām ir SIA, kurš ir iegūst sociālu uzņēmumu statusu. Jā, jautājums ir arī, vai esošs uzņēmums vai biedrība var mainīt statusu uz sociālu uzņēmumu vai jādibina jauns uzņēmums. Varu komentēt, kā jau minēju, ka ir noteikts, ka tas ir SIA uzņēmums, kuram ir jāiegūst sociāla uzņēmuma status. Un, tas var būt gan jauns, gan jau eksistējošs uzņēmums, ja tas atbilst visiem sociāla uzņēmuma likumā noteiktajiem kritērijiem. Par to vairāk noteikti varat arī atrast mūsu mājaslapā soa.lv vai sociālā uzņēmējdarbība.lv. Līdz ar to meklējot tur vairāk informācijas, tur arī noteikti atradīsiet atbildes uz jautājumiem par sociālo uzņēmējdarbību. Bet, meitnes, gribēju arī jums jautāt, tā kā mums klausās arī daudzi potenciālie sociālai uzņēmēji, vai arī tādi, kur jau ir sociāli uzņēmumi un domā sadarboties ar pašvaldību. Kā jums šķiet, kas ir pirmais solis, kas ir jāspēr, lai pašvaldība vispār par jums ieinteresētos, vai arī vai jums pašiem proaktīvi jāiet pie pašvaldības? Kā jūs ieteiktu darboties pašā ceļa sākumā? Man droši vien ir grūti komentēt, jo mēs jau no paša sākuma esam bijuši tādā, kā saka, sadarbībā ar pašvaldību, bet es droši vien ieteiktu runāt vispirms pašvaldībā ar, attīstības nodaļu, bet tiem cilvēkiem, kas atbild par attīstību, kas parasti, tā kā lai saka, ir visatvērtāk jaunām idejām. Vai nu viņi, vai tad domas priekšsēdētājs vai izpilddirektors. Tie cilvēki, kas atbild par attīstību un kas spēj, pieņemt kaut kādus lēmumus par to, jā, mums šis virziens ir interesants. Vai arī, kā kolēģi minēja, izglītības pārvalde, ja pieņemsim, tas ir kaut kas saistība. Vai arī runāt ar konkrētu jomu, bet kopumā, no manas pieredzes darbā pašvaldībā tāpat cilvēki to gala lēmumu, ja ir labs speciālists, tad viņš viņu tā kā aiznesīs tālāk līdz vadītājam, bet jebkurā gadījumā, jebkurš speciālists skatīsies uz vadītāju saskaņojumu, jā, vai tam piekrīt domas priekšsēdētājs, vai tam piekrīt izpilddirektors, un jā, tā kā vienkārši tur tāda kombinācija, kā ar ko runāt. Protams, ja var uzreiz ar augstāko vadību, tad tas parasti iet labāk. Latvijā tā labāk darbojas. Jā, Elīna, Ivanda, varbūt jums ir kaut kas, ko komentēt? Es domāju, ka varbūt tās no sākuma vajadzētu tikt skaidrībā, vai konkrētajā pašvaldībā vispār ir tāda funkcija, vai viņiem ir ieraksts, kāds ir viņa attīstība. Mēs esam paši arī lasījuši attīstības plāns un meklējuši tur attiecīgo sadaļu, lai mēs vispār varētu viņus kaut kādā veidā ieinteresēt, kad viņi ir uzņēmušies to kā savu atbildību. Un tikai, es domāju, ka jāsāk ir ar to. Varbūt, ka, protams, var pievērst viņu uzmanību, tad tur ļoti, ļoti jāstrādā ir. Jo es jau minēju, mēs esam partners jau, man liekas, ļoti ilgadējs partners Rīgas domē, bet ja mēs runājam par video vizīti, tad tās formalitātes un visu, ko mēs kopā, mums bija mērķis abiem diviem realizēt šo pakalpojumu, mēs 2 gadus uz to gājām. Tāpēc tur noteikti jābruņojas ar ļoti, ļoti lielu pacietību. Vēl es gribētu teikt, tas noteikti ir vieglāk mazākās pašvaldībās. Un otrs, ko mēs arī, savā darbā ļoti skatāmies,
Ja jūs varat atrast klientu intereses tajā visā un pašvaldībai teikt, kur ir potenciāli jūsu pašvaldības cilvēkiem, ir kā klientiem šāda vajadzība, kuru mēs varam atrisināt kā sociālais uzņēmums, tad arī ir daudz vieglāk runāt, jo te jūs sakat, kur ir problēma vai izaicinājums, kuru mēs varam palīdzēt jums atrisināt. Un vēl jau vairāk, ja tas ir pašvaldības funkciju ietvaros, tad to būs vieglāk izdarīt. Jā, no mūsu puses droši vien, kad mēs esam gājuši pie šīm pašvaldībām, ir divas lietas, jau ko arī dāmas iezīmē. Pirmais ir saprast šo te pašvaldību, vai viņiem vispār kas no tā, ko jūs varat piedāvāt, viņiem ir svarīgs un vajadzīgs. Jo sākotnēji pirms vairākiem gadiem, piemēram, mēs tiklīdz Ventspilī tika izveidots digitālais centrs, pirmajā gadā mēs bijām viņa sadarbības partneris un arī īstenojām mūsu programmu tur. Bet redzot, kā šī Ventspils attīstās, konkrēti uzliekot šo tehnoloģiju attīstību kā savu prioritāti, mēs saprotam, ka viņiem jau šis piedāvājums vairs nav interesants. Un līdz ar to ir svarīgi saprast tiešām skatīties šo pašvaldību kā savu klientu un izprast viņu kārtīgi, un vai viņam tiešām šis jūsu pakalpojums ir vajadzīgs, vai kas viņam vispār ir vajadzīgs, un varbūt tad tikai veidot šo savu piedāvājumu. No otras puses, droši vien iet ar tādu diezgan konkrētu redzējumu. Es domāju, tā kā mēs arī vienmēr esam skaidri zinājuši, kādas ir šīs iespējas. Mēs varam variēt šajā piedāvājumā, bet mēs varam vai nu apmācīt pedagogus vai piedāvāt mācību saturu. Tad atbilstoši varam skatīties, kādu vecumu grupu vai kas būtu interesants konkrētajai pašvaldībai. Un svarīgi, protams, arī atcerēties, ka mēs droši vien, kad ņemot vērā, ka šis ir tāds ilgtermiņa sadarbības partneri, parasti, kas arī prasa ilgāku laiku, droši vien nelikt visas cerības uz šiem tikai uz pašvaldību kā klientiem, bet tajā pašā laikā, man liekas, mēs visi arī šeit sociālajie uzņēmumi paralēli tomēr strādājam ar privātajiem klientiem, un līdz ar to tad skatīties, kā šīs pašvaldības var papildināt privātos, bet tīri tā paļauties uz pašvaldībām droši vien sevišķi sākumā būtu diezgan grūti. Jā, lieliski ieteikumi. Patiešām paldies jums. Arī ātrais, varbūt noslēdzošais jautājums. Kāda ir bijusi negatīvākā, ja tāda ir, un arī pozitīvākā pieredze sadarbībā ar pašvaldībām? Varbūt par pozitīvu vismaz nobeigumā. Jā, droši vien no manas puses pozitīvā pieredze ir ārkārtīgi daudz. Redzot mums kā uzņēmumam, Learn IT, ir šie stāsti, ko bērni reāli dara tajās nodarbībās, un redzot, kā šis mācības saturs, ko mēs piedāvājam, ka viņi sāka radīt savas tehnoloģijas, viņi sāk radīt savas mājaslapas par lietām, kas viņiem interesē, viņi sāk veidot mobilās lietotnes un redzēt šo stāstus, kurās pašvaldības jau 2., 3., 4. gadu pie mums atgriežas, un šie bērni turpina mācīties. Man liekas, tas ir tas lielākais, droši vien pozitīvā pieredze, kas ir gūta, jo bez pašvaldības atbalsta šīs nodarbības droši vien vai šis bērns nebūtu spējīgs apgūt mūsu saturu. Droši vien, ka tas ir tas pozitīvākais par šīm atvērtajām pašvaldībām, kas ir gatavas. Par negatīvo droši vien man grūti tādu negatīvu pieredzi teikt. Es domāju, arī, ja kādreiz mums kāds no šiem projektiem nav izdevies, mums vienmēr ir bijusi skaidra komunikācija ar pašvaldībām, un man ir skaidrs, kāpēc pašvaldība ir nolēmusi šogad vai nākamgad neiekļaut mūsu pakalpojumu savā budžetā. Es domāju, ka vienmēr šajās pašvaldībās strādā diezgan profesionāli cilvēki, un viņi spēja pamatot savas izvēles, un nezinu, vai tāda negatīva pieredze droši vien, ka man nav bijusi, droši vien kaut kāds atteikts darījums vai kaut kas tāds, bet tam vienmēr apakšā ir savi iemesli no pašvaldības puses. Es varbūt, man arī negribētos, es neteiktu, ka negatīva pieredze, drīzāk es to teiktu, kad ir izaicinājums strādāt ar pašvaldību, jo, saprotam, ka tā ir publiska pārvaldes iestāde, un ja tur ir birokrātija, bez tās nevar iztikt, un ne visi vēl zina, kas ir sociālā uzņēmēja darbība, ne visi zina, kas ir sociālie uzņēmumi, un tad ir ļoti daudz tādu nosacīt skaidrojošā darba, un cilvēki, kas strādā pašvaldībās, tomēr pēc savas būtības ir piesardzīgi, un tā kā viņi, varbūt reizēm tas ir tāds mazliet
ir vairāk jāskaidro, ka nekas slikts nenotiks un ka tas ir uz attīstību vērsts, bet kopumā, pieņemsim, mēs cēsīs varam būt ārkārtīgi laimīgi, jo mums ir pašvaldība, kas pat ja viņi nespēja atbalstīt visas idejas finansiāli, tad vienkārši mēs vienmēr visas jaunās idejas cēsīs saņem lielu atbalstu gan pašvaldībā, gan no deputātu puses. Un tas, man liekas, arī palīdz, teiksim, vairāk, ja ir šāda attieksme, tad rodās arvien jaunas iniciatīvas pilsētā. Tā kā no pašvaldības, tas mans ieteikums būtu pašvaldībām, pat jūs nespējat iedot, teiksim, finansiāli atbalstiet tos cilvēkus, kā saka, morāli, jo varbūt tas vienkārši radīs kādu jaunu iniciatīvu, kas aizvedīs pie kaut kā jauna un interesanta. Lieliski. Es domāju, ka Ivanda varbūt kāds pēdējais komentārs, un tad jau arī. Jā, es gribēju teikt, ka man liekas, ka tā mana pozitīvā pieredze ir tāda, ka, ja es jūtu, ka pašvaldība mūs uztver kā līdzvērtīgus partnerus, mums ir viens mērķis, kuru mēs darām, mēs tiešām strādājam līdzvērtīgi, un ja pašvaldība, piemēram, attiecīgais departaments iestājās par pakalpojumu sniedzējiem finansu jautājumu risināšanā, atbalstot mūsu centienos, man liekas, ka tas ir ļoti labs novērtējums, un tā ir pozitīva pieredze. Paldies. Ļoti labs nobeigums un saku milzīgi paldies jums, sociālās uzņēmējs, ka veltījāt mums šodien laiku, un arī jums, klausītāji un skatītāji, ka bijāt ar mums. Nobeigumā arī vēlos atgādināt, ka jau nākamā otrdiena tiekamies, lai dzirdētu par 2 pašvaldību pieredzes stāstiem, gan Cēsis, gan Ogra pastāstīs, kāpēc tad pašvaldība atbalsta sociālos uzņēmējus. Un pēc tam arī būs webinārs arī par praktiskiem padomiem, kā tad uzsākt sadarbību ar sociālajiem uzņēmējiem un kā pašvaldībai veidot tādu atbalsta sistēmu. Un nobeigumā arī viens webinārs par sociālajiem iepirkumiem. Bet jums visiem arī atgādinu, ka mūsu mājaslapā atradīsiet arī dažādus praktiskos webināru ierakstus arī par to, kā dibināt sociālos uzņēmumus, jo čatā parādījās par to jautājumi. Un tāpat arī nosūtīsim jums īsas video lekcijas, kur būsiet atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Vēlreiz jums paldies, Elīna, Ieva, Ivanda par veltīto laiku un ceru, ka veidosies jaunas sadarbības. Visu labu! Paldies, liels, par uzaicinājumu. Tikšanos kādā citā reizē. Jā. Paldies, Regita, un veiksmīgi! Paldies! Attāvsim! Es savukārt gribēju teikt, ka, ja varbūt kādam ir jautājumi, tad var zvanīt ne tikai saistībā ar mūsu pakalpojumu, bet varbūt tieši saistībā ar sociālo uzņēmumu. Mēs labprāt palīdzēsim. Paldies! Jā, liels paldies par komentāru. Arī Ivandas kontaktus tikko arī čatā vēlreiz ierakstīju. Ja nu kas, tad varat arī tos piefiksēt. Mums arī daudzi komentāri čatā. Paldies un ļoti iedvesmojoši, tā ka meitenes mākat iedvesmot. Paldies jums un tad jau tiekamies arī citreiz. Atā! Paldies!